Šodien mūs priecē ne tikai labie laikapstākļi, bet arī Latvijas meiteņu futbola čempionāta U14 elites un attīstības grupas spēles. Pastāstiet, meitenes, ko šodien šeit darat, kāpēc svarīga diena? Mēs šeit esam uz U14 meiteņu čempionātu un mēs šeit esam atbraukuši uzvarēt. Kas tad jādara, lai uzvarētu? Kāda būtu tā veiksmes atslēga? Komandas spēkam, tur komandā visur komunikācija, sadarbība un tā. Kā pašlaik līdz šim brīdim veicās? Ļoti labi. Mēs tikai vienu spēli neizšķirt divas. Un, jā, ļoti labi. Pārējās uzvarējām. Kāds būtu tas kopējais komandas gars, kādas sajūtas? Ļoti priecīgs esam, ka tik tālu jau tikām. Un mēs cenšamies viens otru uzmundrināt, lai nebūtu tādi neizšķirti un zaudējumi. Ir ļoti labas sajūtas mums. Mēs arī cerējām uz pirmo vietu. Nākotnes plāni ir tikt elites grupā. Skatījās ļoti spraiga, grūta. Kā jums tas izdevās? Mēs pieturējāmies savā laukuma pusē vairāk un neļāvām viņām uzbrukt nemaz. Piemēram, divus uz vienu pretinieku un tā, forši. Un ticējām, ka mēs uzvarēsim. Jā. No malas izties ļoti emocionāli grūta spēle. Ko darījāt, lai sevi nomierinātu, lai to stresu aizdzītu prom? Klausījāmies treneri, ticējām meitenēm un spēlējām. Ko darīsiet, lai nākamgad kļūtu vēl labāks, lai uzturētu savu vēl labākā fiziskā formā? Cītīgāk trenēsimies, klausīsimies, ko treneris saka un darīsim visu labāko. Ko šodien šeit darat, ko atbalstat? Protams, atbalstam RFS meitenes, vienmēr atbalstam viņas, vienmēr braukājam līdzi un esam tikai par mūsu meitenēm, par komandas spēli un par draudzību un par uzvarām. Šodien ļoti svarīga spēle RFS tieši komandai. Kā jums liekas, kā ies? Jā, ļoti svarīga šo pirmo spēli, ko viņas nospēlē meitenes uzvarēja, Malači. Un otrā spēle ļoti atbildīga ir viņām, ja meitenes saņemsies. Var būt ļoti labs rezultāts, bet kurā gadījumā mēs esam priecīgi un atbalstam pa jebkuru vietu. Kas varbūt RFS komandai ir tāds īpašs un tāda odziņa, kāpēc viņi ir ļoti laba komanda? Viņas tādas tā kā savā starpā draudzīgas, kopā turās, nav tā, ka katra pa sevi vai es un es, ja, bet, ja ir tas komandas gars, tad arī man liekas, ka tā meitenēm tā spēle notiek raitāk. Čempionāts beidzies, pirmā vieta un vēl labākās spēlētājs tituls. Protams, ļoti labi. Mēs nospēlējām, manuprāt, ļoti labi kā komanda un mēģinājām sist pa vārtiem, lai dabūtu tos vārds, un tā ir sanāca. Ko darīsiet, lai noturētu šo čempionu titulu arī nākamgad? Protams, ka trenēsimies. Pretinieki bija diezgan stipri. Uzspēlējām, protams, diezgan labi, lai uzvarētu. Protams, ir tā kā lietas, ko mēs varētu uzlabot un nākamreiz vēl spēlēt vēl labāk. Tavs atbildīgākais darbs kā kapteinei pret komandu? Komunikācija, runāšana un atbalsts, es domāju. Ko paņemsiet no šodienas, varbūt arī nākamajam gadam, lai noturētu šo čempionu titulu? Komunikācija ar komandu, vairāk treniņus un viss būs labi. Divas emociju piepildītas dienas ir noslēgušās, kausi ir iegūti un ko? Turpinam trenēties un tiekamies citās spēlēs!